talis laimes pakavas un tavas devis vienīgi tiem, kuri spējuši samaksāt ar saulainu smaidu. Ej nu sazini, tomēr iespējams, ka bijis tāds laimes talējs. Un varbūt viņš dzīvo arī šodien. Pašvaldības rīkotajā vakarā uzņēmējiem un iestādēm. Ir prieks redzēt šajā pavasarīgajā dienā tik ļoti daudz uzņēmumu iestāžu šajā vakarā. Un es domāju, ka mēs viens otru arī sveiksim ar aplausiem. Es vienkārši nosaukšu, kas tad šeit mēs šovakar esam. Un tā, vispirms jau pagasta pašvaldība un pašvaldības uzņēmumi. Aplausi pagastam. Un tad es sākšu laikam pēc kārtas. Zemnieku saimniecība Vecļūdiņi sveicināti šajā vakarā šeit aplausījums. Zemnieku saimniecība Cīrulīši sveicināti. Ziemeļa elektriskie tīkli. Sveicināti! Zemnieku saimniecība Lejas Baradskas. Sveicināti! Tālāk mums ir zemnieku saimniecība Lielkaļbēni. Sveicināti! Mums ir zemnieku saimniecība Kalpēni. Labvakar! Šeit vistuvāk mums ir Vecpiebalgas baznīcas draudzes pārstāvis. Sveicināti šovakar! Sveicināti Psihoneiroloģiskā slimnīca. Sveiciens veikalam Slātavam un Andra Lāpseļa individuālajiem uzņēmumam. Sveiciens skolas kolektīvam. Mums ir arī īpašie viesi šovakar. Tie cilvēki, kuriem šodien arī ir svētku diena. Tās ir pagasta Aldējas un Floristes sveicinējums šovakar. Vēl šajā vakarā piedalās kultūras nama pašdarbnieki, vidējās paaudzes deju kolektīvs Slātavieši. Viņi ir tur, viņiem sveicieni. Jauniešu deju kolektīvs Slātaviņa.
Filadeļu dāmu grupa. Sveicieni jums! Un sveicieni visiem pārējiem šī vakara viesiem. Prieks redzēt jūs visus! Es domāju, ka es daudz nerunāšu. Šis vakars ir domāts, lai jūs runātu, lai jūs dziedātu, dejotu, vārdsakot, kā jau afišās bija rakstīts, pagasta iestāžu uzņēmumu prezentācijas vakars. Un sāksim mēs, es dodu vārdu baznīcai, konkrēti Svētdienas skolas audzēkņiem, jo es domāju, ka, laikam jau ir tas Dieviņš tur augšā, un viņš mums visiem ir tur augšā, lūdzu. Cik sāpīgi ēkšķains un grūts ir bijis Latviju tautai Golgātas kāpienas. Kā gan tik ilgi zem smagā krusta tā izturēja un nenoslāpa? Vai tiešām beidzot sagaidīt brīnums un Kristus no kāpa augšā ir cēlies? Iztaisnot plecus un sadoties rokās savus lieldienus vanu mērķus. Cits Latvijai tālāk vēl saules gaisa, bet iebiedēti vēl šaubās un zūdās. Un janu, šai gaismas laikā kaut kur no jauna parādās jūdas. Bezpieblākas evaņģēlis luteriskā draudzē pārsimt locekļi. Tajā draudzē kalpo mācītājs Ulris Jumers, evaņģēlis Aivars Smoļs. Darbojas 4. gadu Svētdienas skola, šogad mums 34 bērni. Un lieli notikumi mums ir bijuši baznīcas 57. gada diena, notiek baznīcā izstādes, ir bijušas dzēsdienas. Ziemassvētkos bērniem ir speciāls dievkalpojums, maznodošanātajiem bērniem un arī bērniem invalīdiem mēs sagādājām paciņas. Tiek sniegt arī humānā palīdzība maznodošanātajām ģimenēm un arī represēto ģimenēm. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt, mūžīgu svētību, veselību. Mūsu maz pestītājs, vienīgais žēlotājs, mums veļo rādītājs, mācī man lūgt. Grib, lai viņu pielūdz patiesi. Pasauli ir vienīgi tāpēc, ka Dievs to grib. Cilvēks ir Dieva mīļākais radījums. Eņģelis ir Dieva labākais radījums. Dievs mani radījis, Dievs mani mīlēs. Tāds kā Jēzus ir bijis tikai viens. Bībelē katrs var atrast sevi. Bērnības skaistums ir paradīzes aina. Rīta gaisma mūžīgi. Šo dziesmu vecmāmiņa iemācīja man, lai ir tā pat dienā, melnā stundā, kā mierinājumu skan. Rīta gaisma mūžīga, kā stīpus tilpā šaubi nakti, lai tiekam jau dienas gaismā, tumsas neapkārt. Vēl es gribu pateikt, ka augšā mazajā zālītē, pat šodien 18. tika atvērta jau pieminēto floristu un audēju izstādi, tā kā jūs droši vakarā gaitā varat apskatīties, kas tur notiekas. Un vēl es gribu jums sūtīt visiem sveicienus no skolas ēdnīcas kolektīvā no Sijā Rivis, kuri paši nevarēja ierasties, bet viņi ir atsūtījuši skaistus cimdiņus, jo ir jāsaka tā, kā viņi paši teica, kad brīvais laiks jau viņām nemaz tik daudz nav, bet viņas prot ne tikai garšīgi barot skolēnus, bet arī adīt siltus, jaukus cimdiņus. Un vēl šodien ir apskatāma psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientu darbiņu izstāde aizmugurē zālē un šeit pie skatuves. Es domāju, ka viņiem arī vissirsnīgākie aplausi tieši darba autoriem. Saka, ka visstiprākie un visskaistākie ir paši vienkāršākie vārdi, kas dzirdami visur un vienmēr, ja vien viņos slēpjas saturs, pārdzīvojums un vērtība. Un tagad vārds pagasta pašvaldībai. Lūdzu. Prieks redzēt jūs visus atkal tik kuplā skaitā. Un kā sacīt jāsaka, jūs esat tie visdosmīgākie, vislabākie, vismīļākie, kas šodien varējāt apkārt. Un citi noteikti stīgi strādā,
un viņiem vēl, kas tagad maiņa nav beigusies, tad viņi arī nevar ierasties. Bet tiešām liels prieks, ka jūs esat tik kukli. Nu, ja atceraties, tad gadu atpakaļ 11. martā bija vēlēšanas. Un pareizē arī tika izvēlēti deputāti, un pēc netumā pilnas nedēļas, var sakot, būs tieši gads, kā šī padome strādā. Nu, es domāju, ar deputātiem jūs pilnīgi un skaļi zināt, kas ir mūsu pagastā grāmata. Es domāju, ka viņus nevajag iepazīstināt. Es varbūt izstāstīšu tos galvenos darbības, ko ir padome veikusi iepriekšējā gadā, un var sakot, gada garumā. Nu, tas paši saprotat, bija izveidot visas padomes, tika mums izveidota gan finansu komiteja, gan kultūras, sporta komitejas, sociālā komiteja un bija izveidot sociālais dienests. Tad pamatām arī tika dotbrīdēt Pēļģernāra padome, kura, es domāju, strādā ļoti veiksmīgi un ļoti labi. Es domāju, ka pensionāri šodien ir apmierināti ar to darbu, ko dara viņi paši. Un es domāju, ka tieši uzņēmēji, un šodien arī jūs šeit lielāko daļu pārstāvat par saviem kolektīviem, veido tieši to vidi, ar kuru attīstās mūsu pagasts, un mēs paši mācoties viens no otrām, visi kopā, ar katru dienu kļūstam labāki un pilnveidojamies. Mēs stāvam uz vietas, un ejam katru dienu uz priekšu. Tas ir ļoti patīkami. Nu, tad ir pagājuši gandrīz nepilns gads, un šodien saņēmu faktu, ka ir notikusi Finansu un kapitāla tirgus komitejas padome, sēde un pieņems lēmumu izsniegt licenci gājēju sabiedrības darbībai jaundibinātajai Vecpilsnes kooperatīvai gājēju sabiedrībai. Un apstiprināt par tās priekšsēdētāju Kālu Jēriņu, priekšsēdētāju vietnieku Valdemāru Tīruli un revizijas komisijas priekšsēdētāju Annu Glāzeri. Tāds ir vismaz gada garumā, arī gandrīz netumā ir veikts tāds diezgan papīra darbs, bet beigās jums tomēr ir mums vainagojas un vienīgi tāds paliek pierīdzīties ar uzņēmumu reģistrā, un es domāju, netumā mēneša laikā arī šī organizācija sāk strādāt, un viņa dos savus augļus arī mums. Nu, tad varbūt tie pirmie darbiņi, kādi arī, teiksim, bez tām organizatoriskām un visām pārējām struktūrām, kad mums bija sākām vienkārši tuvējāt šūpuļu svētki pagājuši gadam. Tagad tuvējam šūpuļu bērniem. Tāpat visu gadu notika veselības attīrīšanās no krūmiem. Tas ir pastāvīgi un tā arī turpinās šī gadā. Un pie tādiem lielākiem darbiem tika sagatavots projekts un iestrādāts un uzbūvēts gājēju ceļš, kur arī, teiksim, liela pateicība jāsaka Lejas Baroksku kolektīvam, kas tika piesaistīts pie šī darba un arī lielu ieguldījumu tieši sniedza šī, tāpat kā pie remonts mums palīdzēja un bija ģenerāla uzņēmējs. Mūsu skola, kurā tika izveikts renovācijas projekts, un, var sakot, visas vasaras garumā līdz pat septembrim tika veikti visi šie darbi, ko jūs kaljotie bērni tam arī nav, visi gandrīz, man liekas, ir skolā bijuši, un es domāju, ka tas paliks uz
Uz ilgu laiku skolā tās gaišās skaistās telpas, un es domāju, ka viņas gada laikā arī tiek taupītas un viss notiek. Un šovasar, gaidot vasaru, kad iestāsies siltāks laiks, arī viņa iegūs no atpuses savu skaistumu, tā kā tiks nokrāsot, pabeigta krāsošana, vēl ceturts jaunais korpus tika paraunotus un nokrāt. Visi darbiņi, kas tiek darīti, arī tiek lieli un mazi, viņi tomēr vienmēr kaut ko labu nes. Tika remontēti arī ceļi un pat daži uzbērti, ieliktas tādas tautekas, arī, teiksim, poldu laikos pat 10. gadu netika nekad savesti kārtībā uz tādas vietas. Es domāju, ka arī sociālais darbinieks, kas pagastā strādā, ļoti lielu darbu ieguldījis tieši iedzīvotāju apsekošanā, redzēt cilvēkus un arī bērnus. Visus ir reģistrējis un visu zina. Šodien tā, lai ne mums ir jautrāki, lai ne visiem es gribētu novēlēt daudz mīlestības, sirsnības, šodien jautri padziedāt, atpūsties un, sakot, vienam jaunam darba cēlienam, saņemties un gaidīt šo skaisto tādu. Šodien bija tā pavasara diena, un ka pavasaris nedīs atkal jaunas vēstures, un būs pie mums atkal jauni viesi, līdz kaut kas notiksies. Un ar turisma informācijas centrs, tā mums tika norisinās, es domāju, tā šī gadā, un viņš arī teiks dos papildus cilvēku pateikt, ka plānot teiksim, šeit, tā vērtībā 8. jūnijā būs Taurijas Raulijā ātruma posms, kas pieļauš arī, teiksim, papildus skatītājus, un tad būs kāds liels pasākums, kā tradicionāls ūdens sportas, kas būs nākošā nedēļā pēc tā 16. vai 16. Sakot, paši atkal tāpat turpināsim tos pašas tradicionālas sporta svētkus. Tā kā, es domāju, pasākumi un bagātis vispār gads, un cik mēs aktīvi paši darbosies, lai mums visiem veicas. Tā, vēl kamēr mēs man palika tādi labāk pateikties visiem tiem, kas atbalstīja padomi, teiksim, tradicionālais vērtības apkārt augstum un arī citiem tādiem. Veciebalgas pagastu padomu pateicis par atbalstu tradicionālās sēkojumu apkārt dalaušanas sarīkošanā Veciebalgas aptiekai. Dažus vārdus teiks arī Piebalgas turisma un informācijas centrs. Lūdzu. Tādēļ, lai būtu daudzveidīgāk un iespējamāk šī darbība, gan komerciāli, gan arī saistībā ar dažādām projektiem un tādām investīciju piesaistēm. Centrā ir 12 dalībnieki, 9 pašvaldības, Piebalgas novada, 2 juridiskās organizācijas,
Taču patiesībā, jebkurš gan juridiska organizācija, gan fiziska persona var kļūt par centra dalībnieku. Un centra galvenais mērķis, tāds pavisam vienkāršos un īsos vārdos, ir popularizēt, piebalgu un rādīt, kā turismam pievilcīga vidi. Un centrs arī šādu funkciju jau ir veicis, ir bijis pirmais lielākais pasākums. Ļoti īsā laikā, patiesībā, bija pusotrs mēnesis, februāra vidū Rīgā lielākais gada turisma gada tirgus Baltūra 2000. Un mēs jau startējām arī šajā Baltūra izstādē. Un es arī tās paņēmu līdzi, un pēc tam katru izdalīšu un iedošu. Mums tika šajā laikā arī izveidots jau pusotrā mēnesī pirmais materiāls, ko mēs dalījām. Un to gan es droši tagad varu teikt, ka interesi par piebalgu bija ārkārtīgi liela. Un tāpēc darba ir ļoti daudz, mums ir ar ko lepoties tā jau. Pakaļ priekšsēdētājs teica, tikai tas mums viss ir jāskārto un jāprot sasniegt tā, lai cilvēkam tas liekas interesanti, ievilcīgi, un es gribētu braukt vēl un vēl. Jums ne tikai jāklausās un jādarbojās līdzi, bet arī var ķerties pie tā, kas ir atnests uz galdiņiem. Un tagad dejo slātavieši, vidējās paudzes deju kolektīvs vadītājs Ivars Siliņš. Groziņā, tur sikšāļas salasās, tur kur saules apgūlies, rodis mekšā pieķēries, pielegās, tās ir pielegās, viss kāpēc pielegās, un kad jau rādās šim par daudz, viss sikšāļas, tūdens savs, šitam grāli nav par stāv, viens ir glāns, limonā, šitam grāli nav par stāv, viens ir glāns, limonā, Skaties visapkārt platām acīm un ej vistaisnākos soļus. Nenomaldies, neizšķiet spēkus. Un ja tu vēl vari padarīt ko jauku un labu, nekavējies, pasteidzies. Vārds psihoneiroloģiskai slimnīcai. Lūdzu. Savā
tādu cilvēku ir daudz. Viņi ir gatavi nākt pie mums sabiedrībā un būt ar mums kopā un būt piederīgi pie mums. Bet mēs sabiedrībā neesam gatavi viņus pieņemt. Un tad šādi cilvēki nokļūst slimnīcā. Un viena no tādām slimnīcām ir Vecpiebalgā. Tā ir Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca. Atrodas skaistā vietā, Alauskas krastā. Tā ir kā psihoneiroloģiskā slimnīca 1956. gadā, 200 pacienti. Un tajā laikā pacienti bija no visas Latvijas. Bet 1993. gadā slimnīcu aizvēra, pacientus visus aizveda uz citām iestādēm, un mūsu iestādē uzsākās kapitālais remonts, kas ilga gadu. Un 94. gada nogalē atvēra jaunu skaistu, izremontētu slimnīcu ar 70 pacientu vietām, kroniski psihiski slimiem pacientiem. Mūsu darba galvenie uzdevumi ir pacienta fiziskā un garīga aktivizēšana, celt pacienta pašapziņu, palīdzēt pacientam risināt sociālos jautājumus, jo mūsu pacienti ir ļoti daudz ir bez dzīves vietas, bez izturības līdzekļiem. Ārstēšanas galvenie uzdevumi ir izmantot jaunākās medicīniskās ārstēšanas metodas, uzlabot un stabilizēt pacientam garīgo un fizisko veselību. Un tagad ejos jauniešu teju kolektīvs Slātaviņa. Un patiesībā viņi ir tie, kas šodien pārstāv skolu, jo tie visi ir mūsu skolas audzēkļi. Lūdzu, Slātaviņa. Radziņu ģimenei, mūsu Vecpiebalgas ekskluzīvajam biteniekam un daktarei. Lūdzu. Es vakar gaitā uzzināšu no kāda, ko nozīmē ekskluzīvas bitenieks. Tā jau būs labi. Vārds sakot, mūsu ģimene cenšas nodarboties ar to, lai jūs visi varētu nodarboties, ar ko jūs gribat. Jo, kā jau jūs zināt, ja jūs ēdīsiet daudz medu, tad man sieva vakarās būs pie māmas, pie bērniem, nevis brauks apkārt vizītēs. Nu, protams, ar bitītēm ir tā, ka viņām ir visi tie produkti katrai vietai un lietai daudz un dažādi, un visi ir veseli. Protams, ja viņas bitinieks nesaskādē. Ja arī, teiksim tā, ja viņi tiek ievākti pie mums, jo, ja mēs esam latvieši un mēs dzīvojam Latvijā, tad sakiet, ko gribiet, tas ābols tak ir veselīgāks nekā banāns. Un man ir dzīvē bijis tā iespēja nedaudz paceļot pa dažādām zemēm. Un viena no mīļākajām man ir Zviedri. Un es esmu atvedis vienu interesantu spēli no Zviedrijas, ar kur es mēģināšu jūs šovakar iepazīstināt. Tātad šo spēli spēlē tad, kad pie jums ir uzaicināti ciemi. Un lai nebūtu tā, kad atnāk pirmais ciemiņš un gaida, tagad viss nezin, ko darīt, jo vēl Jānis ir aiz tur tālīkumu un Pēters vēl nav iebraucis pagastā.
tad iedod iespēju ciemiņam apskatīt to vidi, vietu, kur jūs dzīvojat. Un tajā vietā tiek izkārti jautājumi ar iespējamām atbildēm, un katrs, kas vēlās, var atbildēt šādā lapiņā uz 10 konkrētiem jautājumiem un 11 minamo jautājumu. Nu, un tad vakara gaitā es arī jums izstāstīšu pareizās atbildes un būs balvas. Saltas balvas, veselīgas balvas. Bet sakarā ar to, ka jūs visi neesat atnākuši pie manis uz mājām, bet mēs visi esam nonākuši kultūras namā. Es nevaru šeit izkārt tās lapiņas, tāpēc laidīsim viņus pa galviem apkārt. Vakars ir garš. Paldies! Tus músicas piano duas
Un tagad vārds zemnieku saimniecībai Cīrulīši, lūdzu. Vienmēr kopā jums Zējas Cīrulīši. Bet pirms 7,5 gadiem visa sākumā bija mežs. Un tad nāca Valdenās. Un domājot par jūsu autodzinēju, labsajūtiet, atvērtas degvielas uzpildes stacijā un operators katru rītu dzied 3-4 Lai viss noritētu precīzi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Zējas saimniecības Cīrulīši datorizēti, kompjuterizēti, elektronizēti un automatizēti no mazu galiņiem līdz pakeļiem. Laiks rīt, auto brauc un tam ir nepieciešams remonts, bet cilvēkam jauns braucams. Tīri darbā! Domājot par klienta labsajūtu vērtībām, no 7 rītā līdz 10 vakarā darbojas kafejnīca. Šeit jūs pabaros labāk kā parastajās, biežāk reklamētajās kafejnīcās. Šeit jūs ieliet sālītes labākas kā parastajās, biežāk reklamētajās aptīkās. Un jums mīļākajām daudzumā. Nākotnē šeit atkal būs 2 reizes vairāk viesu kā līdz šim. Beidzot, jaunatvērsais veikals runā pats par sevi. Un darbosimies arī turpmāk un mīļi gaidīt Cīrulīšanu. Vienmēr neko nevar zināt, bet dāmas ir tepat un viņas tūlīt ejos. Es domāju, ka jūs, lai viņas ļoti uztraucās, jūs varētu tā skaļi aplaudēt, lai viņas neuztraucās.
balvas būs? Ārpatīgākie. Gribējām jums daudz un plaši par sevi pastāstīt, jo parādīt visu uzreiz nevar. Un mūsu darbu un nedarbu vairāk vai mazāk ir redzami ikdienā. Bet tā nu ir sanāks, ka no mums neatkarīga apstākļu dēļ visi priekšā ceļamie fakti ir nedaudz sajutušies. Tāpēc lūgsim jūsu palīdzību. Tik daudz varam pateikt, ka lejas paraksts sastāv no 5 mazākām daļām, kas ir ļoti cieši vienāds. Lūdzu, palīdziet noskaidrot mums un sev, kas īsti kurš ir. Kā teiks kāds gudrs vīrs, nevajag uztvert kā nopietnīgi to, kas domāts kā joks. Un tā mītis. Raustam, spaidam, pucējam, barojam un dzenājam, pieņemam un saņemam, ielejam un pārmojam. Aiz mežģiem sēku daudz, gulbu staigā, par šīm to vīru sauc un prieks nav nāks. Govs! Tā nākamā mīga. Sveram, veram, mērījam, ietinam un aptinām, parādam un izrādam, saskaitām un atņemam. Ja mājās sāls tev apšūksies, tad droši šurpu atbrauc. Cik varēs, tik tev palīdzēs, paldies tev teiks un uzsmaidīs. Nākamā mīga. Ceļam, traujam, krāmējam, ievedam un izvedam. Pielādē un izlādē, sašķiro un izšķiro. Pilna visa vieta tēlu, tādēļ kādies zāģējie, pēc kam šos piesmanies. Tā nākamā mīga. Samaļ, savē, sašlapē, sašmorē un sažārē. Pucē, servē, rezervē, ielē, salē, aizkošana. Kad mājās nekas vēl iet uz šejies, kad atnāksies, ja kājas padzert varu daudz, tad lauku šito visu. Nākamā mīga. Pacels, apcels, apgāzīs, iesmērēs un piesmērēs, saskrūvēs un noskrūvēs, sagāzēs un atbūvēs. Ja kādam problēmas ar vietām, tās ir par apaļām vai cietām, un tā brīdu tad atbrauciet, lai tālāk kalns nobiet. Par sevi visu ir teikt, bet kaimiņi vēl jāpaspēc. Mēs esam vecpiebalgs malā, bet ne jau pašā viņā galā. Un kaimiņi nav šādi tādi. Bet skatiet, draugiet viņi kādi. Mums cieši kultūra un sakari un slimnīca, 3 veikali un aptieka un ceļdaļas vienība. Mēs vienmēr labi satiekam un naivi nekad neceļam. Mums kaimiņi ir arī tāli un ne jau viņus gluži bāli, bet vārdā viņus nesaucam, ar cieņu viņus sveicinām. Piebalga nav viņiem kopā dzīvot būs. Te biznesa viņiem visiem vieta, tā visus kopā vieno mūsu. Visiem jāpaceļ. Jā. Jūs nodarbojaties ar to skaisto procedūru, kuru Andis ierosināja. Man ir jāsaka tā, ka šodien uz šo vakaru pieteicās arī mūsu vietējais dzejnieks Ziedonis. Vai viņš ir? Es neredzu tik tālu. Ja viņš ir, tad mēs viņu lūdzam šeit uz skatuves. Izskatās, ka nav, bet varbūt arī vēl radīsies. Un es skatos, ka Aivars Radziņš aktīvi darbojās ap savu no tālām zemēm atvesto spēlīti.
nu, lai viņš darbojās, un jūs varat visi centīgi viņu atbalstīt, bet tagad vārds Andra Lāpseļa individuālajam uzņēmumam, jeb arī veikalam Slātava, lūdzu. Pēc 3 nedēļām ienāca mums Slātavas valstības vadībā no kultūras centra vadības raksts, lai mēs gatavojamies sevi pacelt debesīs un citiem ļaut to saskatīt. Sapratām, ka tur kaut kādai lietai vajag būt, jo bez nemieka jau mums šeit neatrisinātu. Te būtu jāizšķir daži jautājumi. Pirmais, vai dāvanu grib kādam dot? Ja grib dot, tad otrais, kam dot? Un trešais, ko dot? Domājām, ko iesam, ko darīt, līdz pētīgi nospriedām, dot tūliņu valdībai, zinot, ka būs labāk, citādi par Kristu kalnā un kainā. Tādas lietas nav kavējušas. Un tā mēs tad esam klāt. Taisnā ceļā braucam uz to kultūras pildu pie jums. Mūsu priekšnieks, Lāpseļānis, šit baidījās viens pats brauc, jo varot izdarīties ceļš ap pašu pusnakti atpakaļ. Un zinām, savādāk sirdi varbūt šādā reizē katram īsti savu konkurentu robežām braucot. Turklāt vēl lieldienu laiks tagad gaidām. Tādēļ paņēmu mums arī līdzi. Sāk vairākiem jau tomēr droši. Ieradāmies jau pie tikti un klusi. Skatāmies un vīnām. Draudz valkā, sacīt jāsaka. Gandrīz visi pie valdēni lielmaņu vēlnieki šeit sanākuši. Dēļu Andrika lielo pičīnu, no smukās eskāres malas Kristīne un daudz veikalu saimnieks apuluši valdes un pienāca īņķi. Bet smukas bez maisas derēja, grūtiņu saimnieks un pievalkas lūdzenes. You can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about to bring you there, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Nu kā, patīk dāmas? Jā, viņas dejos vēl, bet tagad visiem sveicienus sūta zemnieku saimniecība Vecļūdiņiem. Un man ir jāsaka sekojošs teksts, ko viņi lūdza pateikt. Viņi daudz strādā arī šovakar, bet, ja strādā, tad tiek daudz naudiņa sapelnīta. Un līdz ar to viņi šovakar, lai sevi prezentētu, ir atļaujušies izsaukt viesmākslinieci no Indijas. Sveicam Vecļūdiņus un mākslinieci no Indijas. Lūdzu.
un es došu viņam vārdu. Ziedoni, lūdzu! Liels paldies! Liels paldies! Nu, ko lai jums saka? Man te tāds maziņš dzejolītis ir rokā, jā. Un es tā domāju, ka... Es atvainojos, es domāju, ka pavasaris drīz būs klāt, un visiem es vēlu pavasarī tikai vienu. Tā ir mīlestība. Mīliet savus bērnus, mīliet savu sievu, mīliet savu darbu un dariet to ar prieku, protams. Un lai mīlestība jūsu mūžā ieņem vienu no galvenajām vietām. Sakiet, kas ir dzīves spēks? Varbūt stipra veselība, varbūt labais viss, ne grēks, sirsnība vai labestība. Atbilde mīt katra krūtīs, katram sava vientulība. Dievs mums noteikti to sūtīs, un šis vārds ir mīlestība. Paldies! Un tagad dzied ansamblis, kā viņas pašas teica, šādā sastāvā tikai vienu nedēļu, un vadītāja Agnita Eškina. Lūdzu, ansamblis. Bet tagad vārds Zetiem, lūdzu.
neatkarīgām ir kultūras no ideja atlaid un ziņo. Atceras 25 iet zemes nagus un novērst bojājumu. Remontējam līnijas, atjaunojam līnijas, ceļam jaunas līnijas, veicam elektroenerģijas realizāciju, uzskaiti un arī naudas piedzīšanu no klientiem, kā jūs visi esat jūtušies. Tā domāju, ka šeit nav viena tāda, kurš to nav sajūtas. Bet varbūt, kad es varētu mazliet dokumentēt to, kas šeit notika. Varbūt, ka visiem gluži nebija skaidrs. Principā šeit bija noticis bojājums nozara līnijā, augstsprieguma līnijā uz kultūras namu transformatoru un līdz ar to bija pazudus elektrība. Dežurants jau to zināja, un tad Zigrīt viņam zvanīja un paziņoja, ka tāda lieta ir, bet viņš jau bija to zinājis iepriekš, un viņš jau bija devis komandas montieriem iziet līnijas apgaidu un novērst bojājumu. Pēc tam jūs dzirdējāt dažādas darba skaņas. Tur bija
sākās ar to jau, kad cilvēks gāja pa sniegu, ja, varbūt, kad nevarēja saprast, gāja atslēgt slēdzi. Pēc tam bija motorzāģa rūķpoņi, kur zāģēts tika koks, kas bija uzgāzies uz līnijas. Pēc tam jūs dzirdējāt vēl bedrūru rūķpoņu, ja, viņš mainīja urbu stabu un cēla iekšā. Un pa starpu jūs dzirdējāt, ka arī pašā laikā dežurantam zvanīja klienti un sūdzējās par elektrības pārtraukumu. Varbūt, kad es jums varētu tā apstāstīt par mūsu darbību, varbūt ir cilvēki, kuriem nav viss skaidrs, ar ko tieši mēs nodarbojamies. Un kas mēs esam? Principā, visi mūs sauc par zetiem, ja? Bet mēs esam zem Latvenergo. Latvenergo kopumā ir 7 tīklu uzņēmumi, un Zeti ir viens no 7 tīklu uzņēmumiem. Vai tas ir pārlīdz, kāda mums strādā receptīgas? 600 mēnesī. Mums atnesa receptīgas, salasīt nevarēja. Dakterīši rokrakstīgi tā kā kādas ķeruši. Daudz mums tādu pacienti, kuriem zāles atmaksā. Daudz mums tādu receptīšu, kur naudiņa vēlu nāk. Slimo kaste naudas soli jau kuro nedēļu. Solīt sola bez nedeva, tukša viņu kabatiņa. Laba mūsu dakterīte, laka šaka strādāt. Mums atsūta pacientiņi ar naudiņu kabatā. Vai veselība, veselībai vajadzēja vieglu roku, vieglu kāju, aptiekā ar padomu. Nesmējam nevienam kādu bērnu redzēt. Visiem gribam palīdzēt, veselību saglabāt. Kur pieci pāleliņi ar puņķēnu degūti, naktiem mums aptiekā, naktizīm iegādāt. Sāpēt sāp man galva, otrā sāp soļa sāp, sāp otram nedodot, sāp no otra gribētam. Māmiņām viegla dzīve, pamperīša aptiekā, nu ar fikses nemaskāt, pasenāt balēties. Jānīšam lielas bērnas pačurāt nevarēja, Astfrīds nelīdzēja mēzelām gentosu. Iegluši aptiekā, kāja ratā ieskrēja, uztvērēja dolobēni, ārā nācot. Dodama palīdzēja manam vīram vitamīnus, lai ir stiprs darbiņā, velņprāts naktiņā. Ai, ļaudiņi vaizināt, kāda manta aptiekā, spirta kā aizturēt, bez receptes klāt nepiet. Visas bija labas lietas, ko mēs varam piedāvāt. Krēmus, tējas, ilideses, advisiem spādiem. Nākiet rīt aptiekā, rītdien būs grūta diena, kokmelīnu vajadzēja. Programmās uz galdiņa tad jau mēs strauji tuvojamies pirmās daļas noslēgumam. Un tagad veltījums visiem, kas brauc, dejo savējās.
ceļā. Un kaut vai arī šodien ir pirma izrāde, bet mums sanāca, mēs tā domājam. Un mēs gribam pateikt lielu paldies Žannai! Un vēl neaizmirsīsim, mums ir sarējais džeks šeit ar boci. Bulbi! Arī viņam mēs gribam pateikt paldies! Patiesībā pēc tik straujas dejas man gribas teikt. Nesteigsimies tik ļoti, no vienas izteiksmīgas ceļazīmes vai pieturas uz nākamo, traucoties vienīgi uz priekšu, nepaveroties ne pa labi, ne pa kreisi. Priecāsimies ne tikai par galamērķi, kad tas sasniegts, bet arī par visu, ko ieraudzīsim un satiksim savā ceļā. Nesteidzināsim laiku. Tāpat jau tas rit daudz pa strauju. Mēs esam tikuši cauri līdz bez 15 desmitiem. Nu tādi nu mēs esam. Jūs paši sevi patikāt? Jā! Nedzirdu? Jā! Un jums patika tie, kas bija šeit? Jā! Paldies jums! Es ceru, ka tas nebūs pirmais gads, kad mēs tā tiksimies. Un patiesībā tas, ko mēs redzējam, tas nebūtu nav viss, uz ko mēs esam spējīgi, uz ko jūs esat spējīgi. Paldies par pirmo daļu un pēc minūtes